Apsēdies vai apgulēs, tā lai jūties ērti, droši un mierīgi un vēr acis ciet. Un pārliecinies, ka tām fiziskajām ķermenim ir komfortabli, ir silti. Un šajā mirklī es aicinu tev vērst savu uzmanību uz elpošanu, uz elpošanas procesu. Veid dziļi, mierīgi ieelpu un atslābinoši, relaksējoši izelpu. Turpini elpot un atslābināties. Un dziļi, dziļi, mierīgi ieelpu un atslābinoši izelpu. Turpini elpot. Un varbūt var pavērot, kā gaiss ieelpā tevi ieplūst, piepilda tevi. Un arī izelpa tas plūst no tevis ārā. Un tu zini, ka gaiss ir enerģija. Un katru ieelpu tevi ieplūst tīru, jaunu, svaigu enerģiju un piepilda tevi. Un ar izelpu izelpo ārā visu to, kas jau ir nokāpojis un ir liekas. Un tu vari sajust, ka ieelpā gaiss ir nedaudz vēsāks. Un izelpotu nedaudz siltāku gaisu. Un šajā brīdī es aicinu tev vienu plaukstu uzlikt uz sirds un otru plaukstu uzlikt uz vēdera. Turpini elpot un sajust savu fizisko ķermeni. Aicinu sajust plaukstu siltumu. Un nākošo ieelpu aicinu tā kā ieelpot caur vēderu. Vēders ieelpā piepūšās, kļūst lielāks. Un ar izelpu tas noplūk. Ieelpā vēders piepūšās, it kā tāds balons. Un izelpā tas noplūk. Un tu varbūt pat vari vizualizēt, iedomāties, kā vēderā ir balons. Kad ar ieelpu tas piepūšās. Un ar izelpu nedaudz noplūk. Un tu vari sajust ar savu plaukstu, kas ir uz vēdera, kā tā kustās augšu un leju par tavu ieelpu un izelpu. Turpini šādi elpot, un tagad es tev aicinu atlaist visas domas un idejas, kas ir tavā prātā. Un varbūt tā bija ļoti aktīva diena.
Daudz ideju, daudz pienākumu, daudz pārdomu. Un šis ir laiks to visu palaist. Atlaist no savam prātam, atļaut būt pavisam klusam un mierīgam. Turpini elpot un atslābini savu fizisko ķermeni. Atļauj tam atlaist visu spriedzi un saspringumu. It kā izelpo ārā visu to, kas ir liekas un nokāpojis. Turpini elpot un zini, ka tava izelpa palīdz atlaist visu to, kas ir jāatlaiž. Un tāds maigs mīlestības pieliec atslābuma vilnis no galvas virs līdz pat pēdām tevi noskalo. Attīra. Var iedomāties, vizualizēt, ka tāds atslābums, relaksācija kā gaisma ieplūst tavā galvā, piepildot galvu, seju. Ar mīlestību maigumu atslābinās katra šūniņa, katrs muskulis tavā pierējā acīm. Žoklis atslābinās. Un pat varbūt var sajust, kā atslābinās mēle. Un ar mīlestību maigumu atslābinās tavs kakls, pleci un rokas visā to garumā. Un tu veic dziļi mierīgi ieelpu un izelpu un atslābinās arī krūškuras, sirds, mugura un mugurkauls. Tāds maigs siltuma vilnis plūst pāri un atslābina arī tavu vēderu, iekšējos orgānus. Tavus gūrnus, augšstilpes, ceļus un apakšstilpes un pat pēdas atslābinās. Un varbūt pat tādā atslābumā tāda sajūta, ka tas fiziskais ķermenis tā kā drusku tā kā izplūst labsajūtām. Varbūt kļūst pavisam viegli. Un šajā mirklī es izteikšu mūsu meditācijas nodomu. Šis meditācijas nodoms ir atlaist visu to, kas limitē, ierobežo tevi. Un aktivizēt to tavu enerģiju, kas tev šobrīd ir nepieciešama, lai tu realizētu sevi, savu autentiskumu, radīt tādu realitāti, kādu tu vēlies. Un lai tu saņem tās atbildes, kas tev šobrīd ir nepieciešamas. Un lūdz manam augstākajam es un tavam augstākajam es. Mūsu arķeņģeļiem, eņģeļiem un arceņģeļiem.
ir īpaši arceņģelim Rafaelam, arceņģelim Mihēlam, arceņģelim Gabrielam, Dievmātei Marijai, Jēzum Kristum, Senžermēnam un visiem citiem augšām celtiem skolotājiem un arceņģeļiem, mūsu gaismas ģimenēm un visām tām simtprocentīgi tīrajām gaismas būtnēm, kas ir gatavas mūs atbalstīt. Es lūdzu atbalstu un vadību. Un es lūdzu, lai tikai un vienīgi simtprocentīgi tīra gaismas enerģija nāk uz kontaktu un iedarbojas ar mums. Un visas tās enerģijas, kas ir mazākas par simtprocentīgi tīru gaismu, mūs pameta šobrīd, un visas meditācijas laikā nestājas ar mums kontaktā. Mūsu laiks ir drošs, un tu esi pilnīgā drošībā. Viss ir ideālā un dievišķā kārtībā. Ļoti labi. Mēs sāksim mūsu ceļojumu. Un šajā mirklī tu vari nolikt rokas, tā kā tev ir ērti. Un veic vēl vienu dziļu mierīgu ieelpu un izelpu. Un aicinu tevi doties uz priekšu. Un dosimies 10 soļus uz priekšu. Un varbūt tavā priekšā ir ceļš vai tā. Vai tu vienkārši sajūti, kurā virzienā tu vēlies doties. Un tu spēr pirmo soli. Un spēr otro soli. Un trešo. Un ar katru soli tuvojies sev. 4. solis. 5. solis. Ej dziļāk. Ej tuvāk sev. 6. solis. Tad dodies uz to vietu un to mirkli, tev tieši šobrīd ir jābūt. Un 7. solis. Dodies vēl tālāk, vēl dziļāk. 8. solis. 9. un 10. Un tu esi nonācis vietā, kas tev varbūt sāk atgādināt staciju. Un varbūt tā ir vilciena stacija. Es tev aicinu iedomāties, vizualizēt, ka tu esi nonācis vilciena stacijā. Un, ja tev arī vizuāls bildes nerāda, bet tikai varbūt tu jau sajūtās sajūtu, vai varbūt atklās kādas skaņas vai smaržas. Pilnībā pieņem veidu, kā tas ir priekš tevis šobrīd. Es aicinu pavērot, kāda ir tava stacija. Vai tā ir no kādiem seniem laikiem, vai kāda no pirmajām vilcienu stacijām. Vai tā ir kā mūsdienās, kāda stacija kaut kur laukos vai lielpilsētā. Vai tā ir kāda ultramoderna stacija kaut kur tālā nākotnē.
tu stāv uz perona. Aicini iedomāties, vizualizēt, ka tev rokā jau ir vilciena biļete. Tu esi gatavs doties ceļā. Un, ja tavā laukā ap tevi šajā mirklī, tavā telpā vai ārpus telpas, kur atrodies, ir kāda skaņa, tu zini, ka šī skaņa palīdzēs tev vēl dziļāk nokļūt savā meditatīvajā stāvoklī, un tu esi vēl dziļāk savā ceļojumā pie sevis. Un tad šajā stācijā uz perona un nu jau tuvojās vilciens. Vilciens apstājās tieši tā, ka iekāpšanas durvis ir tieši tev pretī. Durvis atverās. Un tu vari droši doties iekšā. Vilciena vagonā. Un ieņemt ērtāko vietu apsēsties. Un varbūt var saist šo krēslu. Aicini palūkoties apkārt. Kā tur ir un pavērot, kāds ir vilciens. Ja tev rāda un bildēs. Vai tās ir sajūtas vai skaņas. Pavērot tās. Aicinu tev pavērot arī, vai ir kādi citi cilvēki tavā vagonā, vai tu esi pilnīgi viens. Nu jau vilciens sāk savu gaitu, un tu sajūti maigu tādu izkustēšanos no vietas. Un vilciens pātrina savu gaitu. Un varbūt var saskatīt, sajust vai saklausīt, kāds ir šis vilciens. Vai tas ir no tādiem seniem laikiem, vai tas ir mūsdienīgs. Varbūt tāds ātra gaitas vilciens. Vilciens pātrinās. Var vērot skatuves aiz loga. Baudīt, atslābināties. Ja tu zini, ka tu dodies uz to vietu, kur tev jābūt. Un ja vairāk tu atslābinies, tu ļaujies. Ļaujies doties dziļāk. Gaismas paliek vairāk. It kā izgaismojās kā ļoti spilgta saules gaisma.
ārpus vilciena izgaismo visu to, kas pavērās skatam, un arī vilcienā kļūst vairāk gaismas. Un mēs dodamies, tad dodies uz priekšu. Ja tavā vilcienā bija citi cilvēki pie pamazām, tad viens pēc otra kāpj ārā, pieturās, bet tu dodies uz priekšu. Vilciens izgaismojas vēl vairāk. Un tu saproti, sajūti, ka tu ceļo telpā un laikā. Un tu dodies uz to vietu, kur tev šobrīd jānonāk. Lai satiktu kādu ļoti īpašu. Ar ļoti īpašu bērnu. Vilciens izgaismojas vēl vairāk. Un nu jau tu esi nonācis tur, kur tev ir jābūt. Gaismas ir tik daudz, ka vairs nevar izšķirt, kur ir vilciens, kur ir apkārtne. Un aicinu tev piecelties no sava krēsla un paspērt pāris soļus uz priekšu. Mirdzoša, aicinoša. Gaisma ir visapkārt. Un viss, kas tavam skatam, paverās. Kāds bērns šajā brīnišķīgi skaistajā, gaismotajā vietā, telpā. Aicinu tev pavērot šo bērnu. Saskata, vai tā ir meitene vai puika. Pavēro, kā viņš vai viņa izskatās, kā jūtās. Ko dara šajā mirklī? Un tavs sirds atpazīs šo bērnu. Un zini, ka tas ir tavs iekšējais bērns.
tevis daļa, kas ir tālu, tālu bērnībā. Un ir tavā priekšā, un tu vari apskaut viņu. Samīļot. Un tu vari pateikt savam iekšējam bērnam to, ko tu vēlies šobrīd pateikt. Tu vari pateikt savam iekšējam bērnam to, ko viņš vai viņa vēlas dzirdēt. Un šajā gaišajā telpā mums pievienojās Dievmāte Marija. Ienesot mīlestību un maigumu, ieskauj tevi un tavu iekšējo bērnu. Bezgalīgi, bez nosacījuma mīlestību. Kā silta sēga apskauj tevi un tavu iekšējo bērnu. Un šajā mirklī tiek sūta mīlestība un dziedinājums. Līdz visām situācijām, mirkļiem, brīžiem. Gan tev, un bērnībā, un atpakaļ pagātnē. Pietrūk mīlestības, pietrūk sapratnes, pietrūk siltuma. Visi šie brīži tiek piepildīti un beznosacījuma mīlestība. Un, ja tavā prātā nāk kāds īpašs mirklis, un bērnībā, kur tu vēlies nosūtīt papildus mīlestību, rūpes, tad tikai iedomājies par to, un ļauj šai enerģijai to piepildīt.
Ļoti labi. Un šī enerģija piepildīs tevi tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Un šajā mirklī aicinu tev pajautāt savam iekšējam bērnam, ko viņš vēlās. Kas ir tas, pēc kā augsts viņa sirds. Un varbūt tā ir kāda spēle vai rotaļa. Varbūt tām iekšējām bērnam prasās tās ciešas apskāviens. Un varbūt tās iekšējais bērns vēlas skriet un smieties kopā ar tevi. Un dari to. Un mēs esam radījuši drošu un aizsargātu telpu, lai tavs iekšējais bērns var izpaust sevi, savu būtību, savu autentisko dabu. Savu enerģiju. Kas ir tas, ko viņš vai viņa vēlās darīt? Kas ir tas, kur acis ievietās, kur sirds deg? Kas ir tās spējas un talanti, kas piemīt? Vai dvēselē, vai unikālai autentiskai enerģijai? Un šajā mirklī es aicinu, lai tavs iekšējais bērns tev to parāda. Un varbūt tas ir caur spēli. Un varbūt tas uzreiz nav saprotami. Ļaujies. Ļaujies, lai tavs iekšējais bērns šajā mirklī rada. Rada tieši to, ko gribās. Nav neviena ierobežojuma. Ir pilnīga brīvība, bez nosacījuma pieņemšana un mīlestība. Ļauj izpausties, ļauj radīt, vēro un atbalsta. Un es aicinu tev pavērot, kas ir tas, ko tavs iekšējais bērns var darīt. Radīt, piedzīvot, realizēt.
tavs iekšējais bērns ar savu unikālo spīdējumu un gaismu izgaismo tev tavs talants un spējas. Iedvesmo tevi. Saskatīt savu vērtību, savu unikalitāti, savu autentiskumu. Un varbūt kādā mirklī pat tāds sajūta, ka sirds paplašinās un iepūst prieks. Un sirds vēl vairāk paplašinās un gribās realizēt sevi, savu unikālo autentisko esi. Un lai dziļi mierīgi ieaudz sirdi, piepildot sirdi ar šo brīnišķīgo enerģiju un izelpā, kā sirds tā paplašinās vēl vairāk. Un, ja tā prasās, var vēl cieši samīļot savu iekšējo bērnu. Un uzjautā savam iekšējam bērnam, vai ir kas tāds, ko viņš vēlās, lai tu realizē. Fiziskajā realitātē nāk šīs meditācijas, kas viņu iepriecinātu. Un var pateikt savam iekšējam bērnam, ka viņš vai viņa ir mīlēts Dieva bērns. Un viņš viņa ir pats dārgākais, kas tev ir. Viņš viņai ir milzīgs dārgums šeit, uz pasaules. Un varbūt tās sanāk ieskatīties savu iekšējā bērna sejā un kad tu rotās smaids. Esmu savam iekšējām bērnam par to, ka nāci šodien šeit uz kontaktu. Un varbūt arī tu viņu nevarēju izaudzēt, es zinu, ka viņš bija klātesošs, viņš bija. Un viņa ļoti cieši. Zinu, ka viņš vienmēr kopā ar tevi. Bet jau mums ir laiks sāk doties atpakaļ. Es kam milzīgi pateicību šeit telpai un vietai, Dievmātei Marijai. Teicamies pateicības. Un tad dodies atpakaļ. Piepildījies.
šo enerģiju, iedvesmu, dzīves prieku. Un tad es atpakaļ nedaudz šajā gaismā jau sāku saskatīt vilcienu kontūrus, savu krēslu. Apsēdies tajā, vai dziļi mierīgi ieelp un izelp. Un mēs sāksim doties atpakaļ. Atkal sajūta maigu vilcienu izkustēšanos. Vilciens sāk doties laikā un telpā atpakaļ uz šo dienu un brīdi. Dodies atpakaļ. Ar katru mirkli vairāk un vairāk sajūtot sevi savā fiziskajā ķermenī, bet vēl esot tajā vilcienā. Vilciens maigi piestāja pieturā, no kuras tu sāki savu ceļojumu kā pārā. Un dosimies atpakaļ uz laiku šeit un tagad, un būs aicināšu tevi spērt 5 soļus. Un es skaitīšu no 1 līdz 5, un kad būšu pie 5, tad aicināšu tevi vērt acis vaļā, bet nesteidzies. Un sāc spērt 1. soli, sajūt savu fizisko ķermeni, 2, 2. solis, izkustina roku un kāju pirksts, 3. solis, lai dziļi mierīgi ieelp un izelp. 4. solis, sajiedies šeit un tagad ar tādu mieru un prieku sirdī. Ja sajūta paplašinājumu, sajūta apziņā, paplašinājumu, sajūta sirdī. Un 5. tas šeit un tagad atpakaļ un droši var vaļā acis. Izkusties, izstaipies, sajūties tā kā tev vajag izkustēties šobrīd, ka esi šeit un tagad atpakaļ savā laikā, vietā un telpā. Šeit un tagad. Un mēs esam atpakaļ. Un šīs ir meditācijas beigas.